21. jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāk Tautas Saeima. Pēc deputātu reģistrācija Saeima sāk savu darbību. Sēdi atklāja vecākais deputāts Dāvids Krūze. Pēc tam vārdu ņem deputāts Žanis Skure. Likumīgi ievēlētajiem tautas priekšstāviem jaunajai Saeimai šodien jāizlemj, kādu ceļu turpmākies Latvija, tas ir jāizlemj jautājums par valsts varu. Kāda jābūt šai varai? Pamatos mums jau savus paskaidrojumus, norādījumus ir devuši mūsu vērētāji. Strādnieki, zemnieki, karavīri un darba inteliģence. Un mums, kā patiesiem tautas pārstāvjiem, kuriem tauta ir uzticījusies visā pilnībā, viņas prasības arī jāievēro un jāpilda visā pilnībā. Mēs saprotam strādnieku šķiras, zemniecības, karavīru un darba inteliģences prasības. Mēs saprotam to spēku un nesalaužamo gribu, ar kādu tauta uzstāda savas prasības un prasa galīgi un uz visiem laikiem izlemt jautājumu par valsts varu Latvijā. Izpaužot visu Latvijas darba tautas gribu, Saeima no šī brīža pasludina padomju varas nodibināšanu visā Latvijas teritorijā. Šajā dienā Rīgā notika grandioza darbaļaužu demonstrācija, kurā piedalījās vairāk nekā 100 000 cilvēku. Tas ir katrs trešais rīdzinieks izgāja pilsētas ielās. Cilvēku pūļi gavilēdami sveic Tautas Saeimas lēmumus par padomju varas pasludināšanu Latvijā, par pievienošanu Padomju Savienībai. – 23. jūlijā Tautas Saeima ievēl pilnvaroto komisiju, kura jānodod Saeimas lēmums PSRS augstākai padomei par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. Visa Latvijas darba tauta izvadīja Saeimas izvēlētos delegātus uz Maskavu, lai lūgtu Padomju Sociālisko Republikas Savienība augstāko padomi uzņemt Padomju Latviju par līdztiecīgu locekli. Latvijas darba tauta, viņas vēlētā Saeima un Latvijas komunistiskā partija ir delegācijai uzticējusi svarīgu un vēsturisku uzdevumu atvest mums tiesību un brīvību. Ja
Сегодня трудящиеся Красной столицы с огромной радостью встречают представителей трудящихся Латвийской Советской Социалистической Республики. Трудовой народ Латвии навсегда покончил с ненавистным ему реакционным режимом. Латвийский народ положил конец хищнической губительной политике старого буржуазного правительства и образовал новые правительства, отвечающие коренным интересам трудового народа. Товарищи Красной Москвы, мы члены делегации Народного Сейма Латвийской Советской Республики. Приветствуем вас от имени всех трудящихся латвийского народа. На нашу долю выпало великое счастье обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой о включении нашей республики в великую семью Советского Союза. Augstākās padomes deputāti. Visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot dedzīgu sveicienu jums, Padomju Socialistiskās Republikas Savienības augstākās padomes deputātiem. Un caur jums visai lielai padomju tautai, padomju valdībai, viņas galvam Vjačeslavam Mihailovičam Molotovam. Un visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotājam Josipam Visarjonovičam Stāļinam. Mēs esam nākuši šurp sirmā Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodotu lielajai padomju savienībai brālīgo sveicienu, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS.